šis kaut kas jauns. Ja? Nu, lūk, tāpatās es gribēju minēt tādu vienkāršotu piemēru, kas priekš manis šķiet ļoti viegli uztverams, ka katram orgānam ir tas saucamais normas koridors. Ja? Un kā mēs to varam saprast? Nu, līdzīgi kā cilvēki parasti zina, ka ir augsts asinsspiediens, ja? Un ir zemes asinsspiediens, un ir normāls asinsspiediens cilvēkam. Ja? Šis normālais asinsspiediens, viņam ir tas saucamais normas koridors, kur viņš skaitās tā kā normāls asinsspiediens. Un tad, kad viņš iet pāri normas koridorim, tad medicīniski to definē kā paaugstinātu asinsspiedienu, ja? Vai tad, kad viņš ir zem šī normas koridora, tad tas ir pazemināts asinsspiediens. Nu, lūk, tāpatās arī katram mūsu iekšējiem orgānam ir izmērīts tas saucamais normas koridors, tad